Skaņa ir. Un es esmu virtuālais Dāvis. Sveiki! Par dialektiem un valodas reģionālajiem variantiem. Jā. Jā. Dialekti var līdzpastāvēt gadsimtiem ilgi, taču tie var arī izzust, tie var viens otru pārņemt. Jā. Tas var notikt sociālo apstākļu dēļ vai tehnoloģijas attīstības dēļ, graujot valodas barjeras. Un gandrīz katrai šai pasaules valodai, vai ne? Jā, ir savi paveidi. Dāvi, kādi tad ir tie dialektu paveidi? Labi. Jā. Kā jau Dāvis minēja, standarta valoda ir valoda, ko izmanto sociālo, ekonomisko un politiskā tautas elite. Un visbiežāk tas notiek valsts galvaspilsētā. Piemēram, standarta valoda ir valoda, ko mēs mācam ārzemniekiem, mācot savu valodu. Jā. Jāsaprot, kā šajā virtuālajā realitātē var dabūt karti. Dāvi, kā ir, piemēram, Kuldīgā? Es uzlikšu karti, tu piebaksti ar pirkstu izskaidrošu. Kuldīga ir uz robežas starp diviem dialektiem. Redzi? Nu, un kādā dialektā tad tu runā? Labi. Platforma. Es esmu atpakaļ. Sveicināt. Es esmu visu sapratis, tu vari iet apsēsties, visu izskaidrošu klasē. Tātad. Bija Kuldīgā, uzzināja to, ka viņiem nav sava dialekta, kurā viņi izteikti runātu. Un izrādās, ka visi dialekti iedalās vēl izloksnēs, un katrā ciematā un katrā maisaimniecībā būtībā ir sava izloksne. Un visas tās kartes, kurās mēs redzam dialektus un izloksnes Latvijā, viņas ir ļoti neprecīzas, jo viņas atbilst kaut kādam īsam laika periodam. Jo var būt arī tā, ka
tu, piemēram, esi kaut kādā 20 maisaimniecību mazā ciematā, kur jums ir sava izloksne, un tad tu aizbrauc uz Rīgu, un no tava ciemata, kamēr tu uz Rīgā izvācās vai ieprecās vai pārprecās cilvēki, un tad, kad tu atbrauc apakaļ, tur, nezinu, pēc gada, piemēram, pēkšņi tu esi vienīgais savā ciematā, kurš runā savu ciematu izloksnē. Tā kā tās izloksnes un dialekti, viņi savā starpā mūsdienās ļoti miksējās. Mums vairs nav ģeogrāfiski vai kaut kāda cita veida šķēršļi, kas mums neļautu, kas mums tā kā tās dialekts, liktu viņiem katram savā, palikt savā reģionā. Mēs Latvijā tomēr esam maza tauta un visi savā starpā miksējās. Un līdz ar to nav kuldīgai savu dialektu. Nav viņi ne tur augšējie, ne apakšējais dialekts. Viņi runā vienkārši bez nekāda dialekta. Tā kā rīdzinieki, es domāju. Varbūt jābrauc kaut dziļāk Latgalē, lai dzirdētu kaut kādu interesantu dialektu. Kaut kā tā. Tas laikam arī viss par dialektiem un es ceru, Dāvs to palīdzēja. Ir kādi jautājumi klasē? Ļoti labs jautājums. Mans 5 līdz 7 minūtes ir beigušās, tev būs pašam jānāk atbildēt. Visu labu!